nākamais dalībnieks numur 2 – Meļķe. Nav jausmas, kā šī lieta strādā. Būs dzejolis ar tādu diezgan up-to-date nosaukumu. Iepšu Lieldienas. Kūriņi uzrakuši dzemdību nama pagalmu, jaundzimušie ravē rozes, slepeni stāda pūpolus. Pa tiem tu uzkāpsi citā dārzā. No dārza augšu karājas šūpols, tajās plikpauraina veča, piedzemdēšu. Es jūs visus piedzemdēšu. Netiek lejā, rozes visu apēdušas, pat kūrmjus. Viss tieši tas pats. Sākam atzīmi, pēc tam viens komentārs. 7. 8. Arī līdzīgs komentārs, kāds Rihardam bija par iepriekšējo autoru. Esmu Meļķi redzējis jau citos līdzīgos pasākumos. Šoreiz pārsteidz arī tāda, patīkam pārsteidz tāda neliela izaugsme. Dzejols jau liekas tāds nopietnāks un uzstrādātāks un īsti nekas nelikās tāds liekas. Un arī patika, ka Meļķe riskē ar tādiem neparastiem tēliem, neparastām situācijām, kuras kā varētu arī nesaprast, bet kaut kā liekas, ka skan tas forši. Autorijas vērtējums sākam 10. Paldies, 9, 8, 7, 6, 5. Nu, atkal tas pats, 8 vai 7, tad sadalāmies divās frontēs, vienu dod vairāk, otru dod mazāk. 8, 7. Nu, es nevaru visas šoreiz izskaitīt. 7,5. Jā, tad daram tā. 9, 6. Septiņi, tā kā vairāk bija 6, tad vēlkam uz leju, lai gan man arī ļoti patīk Meļķis uzstāšanās vienmēr.